Šis ir vlogs numur 7. Heisā, pirmais rīts Taizemē, un ko banda dara? Brauksim mocītiem. Yes, ir paņemts atkal rollerīši un dodamies dzīvē visu apskatīt. Man iedalīja interesanti ķiveri ar uzrakstu Lady. Original Lady. Ok, es nezinu, kā uz to rēģēt, bet jā, ir kā ir. Piestājam benzīntankā. Ronijs iedeva bēbītīm pabraukāties ar skūteru. Rang, rang, rang! Jo, bēbī, tu tālāk brauc? Ronijs ies ar kājām tālāk. Nav izvēl. Čak, 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 čak. Mums atkal ik pa laikam jāapstājās, jo operācija Džakarta ātrās kājas ir paslēgusies uz operācija ātrās kājas Krabī style. Liņ, kādu komentāru? Ir bijis labāk. Ir bijis labāk. Let's go! Tā, mūsu turgits Mr. Ronē. Kur mēs esam atbraukuši? Esam atbraukuši Krabī reģionā, ir tāds Emerald Pool. Tādi baseiniņi, tā kā starp kokiem. Būs labi. Nākot iekšā šajā teritorijā bija pārbaude, svomu pārbaude. Un, protams, man tur bija drons iekšā. Un Večiks pateica, nav drons, misteļi. Nu, redzēsim. Vienā citā vietā mēs izprakām cauri, kad izgājām ārā no teritorijas. Es pacēlu dronu un tāpat aizlidoju un nofilmēju. Noliņ, not amazing, aiziet. Un tur tagad tāds mazs bēbīts iet iekšā. Un kā? Laimīgs. Jāsā. Labi, aizsai ar blīkšķi iekšā. Sunītī, kaut. Lodiņš, krip lodiņš aliņ. Taizemes policija meklē tevi jau. Nezinu, vai kamerā to baigi tā labi redzēt, bet mums ir foršs baseiniņš džungļu vidū un arī hipopotams. Tās ir mēkšņas hipopotams. Esam novildzējušies dabīgajos baseinos. Mr. Ronī, mūsu turgis, kur mēs laižam tālāk? Tā, tālāk laižam uz Hot Springs. Būs tādas ūdens krituma vannītes maziņas. Būs inčīgi. Šodien vienā speldēs. Jāsā! Mūsu nākamais gala mērķis Hot Streams, karstie avoti, džungļu vidū. Ok, šis arī man pārsteidz. Ūdens šeit ir reāli tā kā vannā. Karsts. Vaļā. Toties, kā mums veikli iekārtojies. Pagrīt, bišķi augstāk. Jā. Jāsā, oliņi. Vaļā mēs esam nevajag. Reāli. To nevar, kamerā to nevar parādīt, bet reāli silts ūdens tā kā no krāna. Vajag sāļais ūdens. Oliņi, piedodies, bet pačerāji. Wow, bļāviens. Bēbis uzmanīgs, te krokodili ir. Krokodils saka nāk. Kur palika? Kur palika? Karstā laikā vienīgā veldze ir ar
Jā tā! Mūsu gids, Mr. Ronī, mums ir atvecis kaut kādu lielo trako svētu templi. Pilns ar visādām interesantām statujām. Kas tur ir? Mērķīši. Atkal pilns ar mērķīšiem. O, kāds maziņš. Tāds pats kā tu maziņš, baby, reku. Mūsu turgids mūs ir atvedis uz templi, kur jākāp augšā 1260 pakāpieni. Pēc balī mēs jau bijām paspējuši atrast no šitiem milzīgiem kāpieniem. Mr. Ronī, aheču! Beidzot esmu augšā. Teikšanas godīgi 1200 pakāpieni. Tas ir gan fizisks, gan morāls izaicinājums ikvienam. Pusceļā gan iznomiru. Neesmu it kā reliģiozs, bet sāku pielūgt kaut kāds dievs arī. Tā kā diezgan traki, bet uznākot augšā mums ir šādi. Guten Morgen, šorīt mēs gaidām pie hotela, ka mūs savāks pusiņš. Brauksim ar laiviņām par visādām tām krutajām saliņām, tur skatīties tā tālāk, bet ir tikai viena problēma. Lietas līst. Mēs jau neesam no cukuru, neizpusīs. Vēl minūti apakaļ viņš teica, ka viņš šitā laikā jūrā nebrauks, tagad viņš saka, viņš neesat no cukuru. Fake news. Okay, diezgan daudz cilvēku nokākušies, lai brauktu ar laiviņām. Kā jau minēju, laiks ir īsti nekāds. Viss ir nomācies. Līst stiprāk, līst mazāk, bet līst. Bet jau kurā gadījumā mēs esam šeit, ejam un daram. Simtiem šādas laiviņas, un neviena no tām būs mūsu. Viss būs normāli, nemīžam, jā, noslīkstam, sievas tā bija. Jā. Yes, Esat dzirdējuši par tām, kā ir Instagram bildēs un kā ir īstajā dzīvē. Šeit arī šitās pludmalīt bildē, viss ļoti tāds smuka pludmalīt. Un tad mēs atbraucām, un te ir simtiem cilvēki. Te nevarēja droniem nekur lidināties, bet kā jau es teicu, aizgāja atrast klusāk stūrīt, lai noķert kādu kadru. Praktiskais latviets. Every night in my dreams, I see you. Laiks arī man iet iekšā. Mēs saliņām braukājām, sāka slāpt, un kāds ir laiks? Chunk time! Jasā! Burtiski, kā mēs Oliņu iekāpām laivā, sāka gāzt, vienkārši lieta. Sekundē paspējām. Lietus beidza līt. Mēs ar Oliņu izdomājām aiziet nelielā pastaigā par trako saliņu. Viss ir pilnīgi slapi.
Mēs pārstundu laikā piedzīvojam visu karstumu, augstumu, lietu, sniegu. Jā, arī sniega vīru uzvēlam. Viņš izkusjā, bet, nu, ticiet, bija tā. Mūsu noslēdzošā pelne aizemē. Mums pārāk cīņi, lietas līst, bet mēs ūdenī spiltu. Ūdens ir tikpat labs kā Jāpā! Šeit ir manā dzīve, smilšainais krāns. Tā, un, protams, tā nebūs vietēja eksotika. Izbrauksim uz vienu vietu ar tuk-tuku. Ronijs mums atcerēsies uz kārtējo čūsku parku. Viņam ir apsēstība ar kaut kādām čūskām. Kā jau visām meitenēm. Man patīk ieskarties meitenēm. Oi, come here! Don't worry, if the buy you have time 30 minutes. So, no poison? No poison. What's the name of this? Black tonic. Būs vakariņš. Yes. Hey, come. Paskaties, kādā mazgā sasienā. Jo. Oli, nāc šurp! Man roka dzelž. Nāc šurp! That's not a snake, that's a snail. Paskaties, gatavojas kost. Grib, nu, bučiņu man iedot. Iedot bučiņu, varbūt? Nu, ir Only small teeth. small teeth. Man ņems. Tā. Un nāc paņem. Nē, nu. Viņi nav indīgi, nu. Vai nav vienalga? Es esmu čūska vārdotājs. Tu tiek, jā! Es te normāli vienkārši staigāju, man nav ko darīt. Un tad pēkšņi braudiņš uz kaklu. Oliņš visbraurīgākais tips, vis tālāk no visturiem. Kaut kā klusiņš. Come here, my friend, come here! Viņš saka, ka nav indīgs, bet tāpat nedaudz bailīgi. Leg decorated python. Paskaties, kāds milzens. Ok, babais. Viss. Čau. Ieslēdz man iekšā ar čūskām uz nakti. Tā. Oliņu pat tās čūsku parka īpašnieks nosauc par Big Chicken. Tā, kārtējais izaicinājums, lielais pitons. Nav scared, Roni. Nebaidies. Vispār nav bailes. Nē, esmu sastīns. Nebūtu jau slikti, ja uzmest mezglu ap kaklu. Vajadzētu tikt no viņa oļā. You are not eating it. Love you, baby. Love you, honey. You brave man, you not chicken. More course. More. Come. 40 minutes, jā? Yeah. Man ir 40 minūtes, ja man iekoši, tad es slikti. Yeah, good. One hand hold, one hand catch. Oh, really brave man. Čūsku šovs ir beidzies. Es teikšu godīgi sabrīnošu tos džeks, kas burtiskā vārda nozīmē katru dienu riskē ar savu dzīvību, darot vienkārši savu darbu. Kosmos, ko tie džeki tur dara. Mēs esam atbraukuši pabarot zilonīšos. Šito zilonīti mēs nebarosim. Mēs šito zilonīti barosim. Gan iz roku man paķēra. Bailāvāk. Šitas vismaz ir čūskām nesalīdzošs. Tā arī ir liela čūska priekšā viņam karēr. Tas oliņš nebaidās. No čūskām. Šitā vienkārši ir šī čūska tuvāk manai čūskai, tāpēc es saprotu. Nu, bebīt, kā tev patīk snuķīt barot? Tikai neaizraujies, ja? Snuķīši tikai zilonim baroja. Tu dzīvoji 2 nedēļas ar manim. Kam lielāks snuķīs? Tev. Noteikti tev. Jā. Tāpēc sieva ir ar maniem kopā jau 20 gadus.
Šis bija mans 4. ceļojums uz Āzijas valstīm. Jā, nedaudz sanāca par gidu pastrādāt, par aktieri šajā ceļojumā, bet viss ir fantastiski. Ļoti daudz humora un kompānija bija vienkārši lieliska un izbaudījām superīgu laiku, superīgas vietas. Es jūtos fantastiski, šis ceļojums bija viens no favorītiem. Man ir ļoti daudz apcēlu šajā ceļojumā, un tas man ļoti nepatika. Paldies manam tētim, ka viņš man paēma līdzi. Ko es varu pateikt par Āziju? Ļoti man patika tā cilvēka vienkāršība un tas pozitīvs. Es ceru, ka es varēšu to paņemt arī uz mājām. Tāda viena no galvenajām atziņām, ko esmu šeit iegūst, ka vīrietis ir 5 reizes laimīgāks pēc masāžas nekā pirms masāžas. Tāpēc sieva gatavojas, tev būs uz masāžu kursiem jāiet, lai tavs vīrs būtu katru dienu laimīgs. Ko mūsu laiks tā izmēr noslēdzies arī mūsu ceļojums. Pieļauju, ka visiem noteikti ir tā sajūta, kad tu dodies tādā garākā ceļojumā 2,5 nedēļas, liekas, kad tas nekad nebeigsies. Un tad ir pienākusi pēdējā diena un viss jau jābrauc mājās. Bet laiks ir pavadīts lieliski. Un galvenais, laiks ir pavadīts ar labāko kompāniju. Tiekamies nākamajos ceļojumos.